Mūsdienās, kad pasaule tiek pārkrauta ar dažādu veidu mantām, gan apģērbiem, gan arī aksesuāriem, gan arī visu citu veidu mantām, ir problēma, teiksim, kur to visu pēc tam liek. Un ir tāds teiciens reduce, reuse, recycle. Tad šis konkurss patiesībā ir pavilcis ārā šo otro nozīmīgāko soli, kas ir reuse, izmantot vēlreiz. Tas ir kaut kāds tāds pieteikums kaut kam relatīvi svaigam, jo sevišķi jauniem cilvēkiem ir jāstaigā tādās izteikti individualizētās vai personalizētās lietiņās, un, manuprāt, šis koncepts piedāvā tādu iespēju, piedāvā jauniem māksliniekiem radīt. Šī ir iespēja brīnišķīgi startēt ar savām idejām un parādīt, cik tu esi fleksibls situācijā, ka tev nav izejmateriāli kā tāda lieli audumu baķi, milzīgi skaisti dizainera audumi, bet tev ir piedāvāti labi kvalitatīvi apģērbi, no kuriem tev ir jāveido viss kaut kas, ja teiksim. Un tāpēc es domāju, ka šis konkurss ir ļoti pozitīvs laboratorijas darbs jaunajiem dizaineriem.